Spāņu mācību centrs Centro Picasso Rīgā darbojas jau 7. gadu. Tas atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, Jāņa ielā 16. Centro Picasso savu vārdu nes arī Tallinā, Viļņā, Minskā un Sanktpēterburgā, un mācību centra mērķis ir ne tikai mācīt saviem audzēkņiem spāņu valodu, bet arī sniegt ieskatu spāņu kultūrā. Tādēļ Centro Picasso strādā pasniedzēji, kuru dzimtā valoda ir spāņu. Mācību centra dibinātāji uzskata, ka valodu pilnvērtīgi var apgūt tikai tad, ja papildus tiek izzināta arī valsts kultūra, vēsture un tās iedzīvotāju mentalitāte. Vamos a hacer como... Os voy a explicar cómo se hace un examen. 9, 10, sí, por la mañana. Y sin descanso. Ay, sí, No, sí, ya está aquí, ¿no? Sí. Sí, pero yo, por ejemplo, veo Marta trabaja otras horas. Lai attīstītu audzēkņu valodas prasmes un padziļinātu zināšanu par Spāniju, papildus nodarbībām Centro Picasso organizē arī bezmaksas kultūras aktivitātes, kurās centra studentiem ir iespēja praktizēt apgūto un tuvāk iepazīt spāņu kultūru, cilvēkus un dzīvesveidu. The best to be teacher in Spanish teacher in Latvia is that see how the Latvian students speak Spanish in our summer courses in Alicante. It's super nice to see that how they communicate in Spanish, how they improve their Spanish. Nosotros tenemos nuestro propio libro escrito por el equipo de Centro Picasso. En él se practican todas las destrezas del Marco Común Europeo de las Lenguas, comunicación, escritura. Centro Picasso veiksmes atslēga ir profesionāli pasniedzēji, kas ne tikai prot spāņu valodu, bet arī izjūt to, kā arī tas, ka šis mācību centrs specializējas tikai uz spāņu valodu un kultūru, padarot to īpašu un ekskluzīvu.